Šīs bija kāda klase, kas sanāca kopā, lai ar smagu darbu piedzīvotu lieliskus vidusskolas gadus, pieveiktu ļaunos eksāmenus un dotos tālāk pasaulē. Caur uguni, caur durvīm un 4 audzinātājām viņi sasniedza mērķi un ir tur, kur sapņoja. Galvenajās lomās. Emīls uzskata, ka dzīve pilsētā ir garlaicīga, tāpēc dosies uz laukiem, lai kļūtu par agronomu. Viņš iekšē ir kā mazs bērns, liels nedarbnieks, taču ideāls vīrietis jebkurai sievietei. Simona, klases jaunākais posms un saukt arī par garo kāju. Viņa prot riet un skriet labāk par dažu labu kaimiņu suni, un ar viņu ir patīkami un viegli sarunāties. Inteliģenta, mērķiecīga, ar lielu potenciālu un dzīves idejām. Teica, ka saistīšoties ar bioloģiju. Beāta, dēvēta arī par detektīvu metriņu, ir arī jauka un mīlīga. Beāta ir centīga un izpalīdzīga, un viņas klātbūtnē nevajag uztraukties, ja nesaprot kādu joku. Viņa vienmēr to paskaidros. Būs ķīmiķe. Anna, klases aptieciņa. Viņa ir nebeidzams plāksteru un ibumetīnu avots. Meitene dejotāja, kas ir izpalīdzīga un atbildīga. Šo gadu laikā bijusi aktīva klases finanšu pārzine, taču vēlas būt par pārtikas tehnoloģi. Sintija, nosvērta, centīga un gudra. Pēdējā gadā beidzot atvērās viņas iekšējais gariņš, mazie smiekliņi, labā atsaucīgās sirds un smaids. Artis spēja kubiku Rubiku salikt ātrāk nekā tu un tava mamma kopā. Artis ir izcils čūsku pazinējis ar savdabīgu humoru izjūtu, tomēr vienmēr ir bijis izpalīdzīgs. Nākotnē domā kļūt par optometristu. Viktorija, apņēmīga, apzinīga un čakla, un kad runā, tad izklausās pēc profesores. Sabīne, ja Sabīni pabaksta, viņai kut. Pastāv par savu viedokli un nebaidās to teikt. Čakla un nopietna. Neatkarīgi no tā, kāds būs tavs jautājums, atbilde visticamāk būs nē. Renāte, lieliska personība, mūžīgi uzticīgi draugiem, seriālam draugi, sportiska un aktīva, vienmēr smaidīga ar savām dīvainībām, jautrības centrs ar skaļākajiem smiekliem klasē. Laura, daļslidotāja. Runā, ka no Lauras ir grūti norakstīt, jo viņas rokraksts ir pārāk mazs. Ja ziemā nāk uz skolu šortos un laiviņās, tā tad karstasiņu cilvēks. Varbūt tieši tādēļ sirsnīgs un patīkams cilvēks. Elīna, Imantas mafijas krustmāte, labs glābējs literatūras stundās, prot par sevi pastāvēt, ir izpalīdzīga un laipna, izrāda lielu interesi par sportu, it īpaši par hokeju. Margarita, šķiet, ka nekad nejūtas neērti, inteliģenta reāliste, mēdz uzdot dažādus mulsinošus jautājumus un spēj uzlabot garstāvokli ar neierastiem jokiem un zīmējumiem kladēs vai vienas dienas tetovējumiem uz rokām. Pauls, profesionāls riteņbraucējs, pēc sezonas brīnišķīgi traktorista iedeguma īpašnieks, dažreiz neveikls, pat arī uz riteņa. Ar īpaši spēcīgām kājām, tieši tādēļ viņš vienmēr varēs klases biedrus aizsargāt no huligāniem. Pozitīvi domājošs un uzticams draugs. Krists ir necaurlaidīgu čirku īpašnieks. Viņš ir sporta speciālists, aizraujas ar mašīnām, ar BMW. Ļoti aktīvs cirvis, kuram patīk zirgoties. Vienmēr izpalīdzīgs un dāsns. Vēlas būt par mašīnu būves inženieri. Aleksis, cilvēks, kurš var neierasties skolā, nokavēt stundas, taču ierasties uz kontroldarbu un uzrakstīt to labāk par visiem. Vienmēr pastāv par savu viedokli, pašpārliecināts un mazs bosiks, bet patiesībā labs cilvēks, piemīt apbrīnojama spēju uzturēt vēsu prātu ikvienā situācijā. Valters, gudrs, īpaši ja runa ir par matemātiku, programmēšanu vai citām intīmām lietām. Viņa joks spēja saprast tikai cilvēks ar grādu filozofijā.
Apveltīts ar superspējām, ar spriešanas, iztēles un koncentrēšanās spējām. Ļoti sportisks jaunietis. Nākotnē domā kļūt par labu kaut ko. Andris. Puisis ar labu humoru izjūtu. Smaidīgs, pļāpīgs un labsirdīgs. Īsts eksperts romantisko filmu žanrā, un citi saka, ka viņš ir bijis uz visām teātra izrādēm. Bet attiecībā uz mācībām Andrim vienmēr ir rezerves variants. Nākotnē vēl domā, vai būs ārsts, kas labi tēlos aktieri, vai aktieris, kas labi spēlēs ārstu. Reinis. Izcils daļliteratūras darbu lasītājs. Stāsta joks ātrāk nekā saule riet. Klases lielākais runātājs. Iespējams arī kādreiz pateiks kaut ko gudru. Vienmēr spēs atrast īstos vārdus, lai nomierinātu, iepriecinātu un sasmīdinātu. Saņēma vēstuli no Cūkarpas un tur strādās par fizioterapeitu. Valds. Izbijušais rolleru mafijas karalis. Nāk no Kandavas pilsētas ar vienu luksaforu. Valds ir ļoti pozitīvs, runīgs un atvērts. Domā strādāt mediju pasaulē. Paula. Bauda dzīvi, ir pozitīva un iegriezīs jebkuru ballīti. Māksliniece. Dusmas tā arī neiepazinusi, vienmēr priecīga un starojoša. Paula ir skaisti skanīga smiekla un maza mutīte. Cilvēks rūpes un viesmīlība. Terēze. Maza klejojoša dvēselīte ar krāsainu un trauslu iekšējo pasauli. Savu stilu izkopusi un māksliniecisko personību izaudzējusi lielu un ievērības cienīgu. 10. klasē ēdnīcā viņa saplēsa 6 šķīvjus un aizbēga. Viesturs. Mierīgs kā lasis pēc nārsta. Ziemas periodos kļūst nemierīgs kā viesulis. Dažkārt lēnīgs un flegmātisks, bet viennozīmīgi draudzīgs. Ja nevēlies slinkot, pavadi laiku kopā ar viesturu. Santa. Noslēpumaina un klusa piedzīvojuma meklētāja. Paranormāli mīl mežus un lasa grāmatas. Reizēm padodas šerpi un sarkastiski joki. Iedvesmu un enerģiju smeļas no dabas un nepiedzīvotajām sajūtām. Vēlas ceļot. Alise. Mazs saustriņš ar patīkamu personību. Tik ļoti pieklājīgi, ka mušai pāri nenodarīs un drīzāk atvainosies, ja tā būs kaut ko izdarījusi. Alise ļoti gudra un laipna un vienmēr visus uzklausīs. Īsti nezinu, ko darīt nākotnē, bet minēja kaut ko par industriālo dizainu. Solveiga. Viņa patiesībā ir ninja, kas lieliski slēpjās. Viņa nekad neskoposies ar smaidu un ir īsta šokaholiķe. Plāno darboties finanšu nozarē. Lauma. Meitene zeltene, bet ar melniem matiem. Lauma ir samtainas ziņu lasītājas balss un smaids kā Holivudas zvaigznei. Sirds kā labsirdīgākajai laumiņai. Lauma smieklīgi šķauda un dzied vienmēr un visur. Būs arhitekte. Edgars. Šķiet, Edgaram nav kauna. Viņš meistarīgi izmanto apgriezto psiholoģiju un nekad nepateiks, kad viņš melo un kad nē. Edgars ir asprātīgs un viņam piemīt pārliecība par to, ko viņš dara. Viņš vēlas būt par arhitektu. Kristīne. Ļoti mīl savu dzimto pilsētu, Alūksni. Literatūrās Kristīne liek lasīt izteiksmīgi. Laba un jauka, tad, kad ir labs garstāvoklis, protams. Tomēr pat krītot pa kāpnēm vai no kvadrcikla, spēja atrast sevī prieku, lai pasmietos par to. Nākotnē iekaros biznesa pasauli. Kārlis. Džentlmenis, komunikācijas guru un sabiedrības sirds. Cilvēks orķestris. Jautrs un atsaucīgs. Savas izcilās runas mākas dēļ izpestīs sevi un klases biedrus no dažādām situācijām. Stila etalons. Nākotnē vēlas būt projektu vadītājs. Drīzumā jūsu augstskolās un darba vietās.